Saistītais pieraksts nozīmē, ka tev ir jādara vairākas darbības. Saistītajā pierakstā mēs vispirms konstatējam, vai tajās ir iekavas. Šajā gadījumā mums ir iekavas. Iekavās 10-2. Mēs pārrakstam lejā to, kas nav iekavās. Uzreiz rakstām rezultātu. 10-2 ir 8. Un atkal tas, kas nav iekavās. Tagad mums ir jāturpina risināt un jāskatās, kas ir pirmais solis – saskaitīt vai reizināt. Reizināt. Rakstām to, kas nav jādara, un rezultātu reizināšanai 8 reiz 4 ir 32, un visbeidzot rezultātu 25 plus 32 ir 57. Neaizmirsti arī pēdējai rindiņai priekšā likt ir zīmīti. Rezultātu tu vari arī pasvītrot ar 2 svītriņām. Atceries, saistītajā pierakstā vispirms ir jāizrēķina iekavas, tad pēc kārtas reizināt un dalīt, un tad pēc kārtas saskaitīt, atņemt.